Šķērs papīrīts vai kāpēc, ja kurš pirmais sāks, nu, ja nesat izdomājuši. No, давай. Jā. Kopu ceptu, ja? Aha. 1, 2, 2. Okay. Nav nekāda receptu, tā ir receptu. Es vienkārši uzcep kaut ko uz panas. Tu zini, kad es pateikšu, tā varbūt ir desa vai vienkārši tāds, kas man nāk ārā no prāta. Tas nav nekāds kraks, tas ir garšīgs ēdiens. Es neesmu tā kā neliec, es esmu tā kā, nezinu vienalga. Es pat nezinu vienu kaut kādu pavāru, bet es vienalga tagad saklāšu tālāk. Es tagad atnākšu, pateikšu, kas te notiek šodien. Ir valodas tirgus un es zinu, kad es uzceļšu jums kārtīgu freestylu. Pēc kārtībā pats galvenais nemītu, vienkārši es te kaut kāds tā kā teicīgs, vienkārši priecīgs, vienkārši varētu ielikt. Un viss būs kārtībā, ja tu pieliks izdomu ceps savā prātā tos vārdus. Un es vienkārši freestylu skaitu un es te nāku. Es būšu varbūt tā kā pelmens vai varbūt tā kā kaut kāds garšīgs makaronis atnākšu. Vienkārši sakārtošu tos prātus, kas nāk. Un viss būs kārtībā, kad viņu uz ēdiena būs galdi klājās. Tā kā ēdiens. Un es vienkārši te spēšu spēt kliegt. Vienkārši ērtāk jutīšos, kad būs te krēslā. Un varēšu kaut ko te uzbūt arī vēlāk. Ļoti labs bītiņš, by the way. Stāvu jūs priekšā, pat ir višķiņ balss ne, jo tas prožektors manās acīs tagad stipi griež tā kā nāsas ceptuvē. Es esmu uznācis priekšā tā kā, nezinu, nostājies kā halātā, nē. Es gribētu pastāstīt par to, kas mājās cepšu, es cepšu omleti. Mēs tagad liežam jokas tā kā ulas, kas piepilda bereti. Es gribēju vispār par karēbu skaitīt, jo karēbs būtu vislabāks, manuprāt, bet es nezinu. Es ļoti cerēju, ka mēs batlosim par ēdienu, bet tagad tā būs tā kā ēdienu kauja. Es tā metu tomātu, bet man gurķi. Es saku, ka es stāvu priekšā, viņš atgādina muļķi. Nu labi, nu kāds sakars, es vienkārši nāku un pakaru sevi kā priekšrauts. Priekšrauts vai nē, tas ir kā priekšrauts vai nē, tas ir kā autos futbolā vai kā, nezinu, paslēpēs. Nezinu, es vienkārši labāk iekāp slēpēs un slīdātu prom, bet nav ziema, ir vasara, ir kaut kāds sakars, gribu pasveicināt pavasaru, paldies. Gribu arī pielikt punktu šam visam stāstam, kas mani zina, varbūt jau ir dzirdējuši šam izklāstam citu versiju, bet es nāku un es cepu, un tur kaut kāds baigais mūsu fonā skan, baigis man cepīgs, vai ne? Un tagad es turpināšu tā par ceptu un ēdienu, tā ceptot, zin kā es nāku klāt un es saku, ka es varētu bišķi skaļāk, jo tas hulks joprojām sisās manā prātā. Es gribētu iznākt ārā no šī buļļona, jo es te ļoti redzu, ka varu buļļonu no dārziņiem, es varu no vistas. Mums ir kaut kas jāsaka. Vēl viena raunda varētu. Bet par to pašu vai kādu citu no vārdiem? To pašu atrakstīt? Nu, bez Paga tēmu dod žūrija. Žak, tu gribēji vēl vienu raundu, varbūt tev ir kāds temats prātā? Nu tad lai ir otrs rauns par karēju. Dorian, es esmu karēvs, nedomā, ka tu man sabeigsi. Pēc tam tu atnāks un man arī freestyle uzvaru apsveiks. Es vienkārši tev iešaušu loku pierē, viss būs kārtībā. Tu varēsi tagad tieši te nākt man klāt. Es esmu karēvis, tu man nestāvi klāt. Kad es nāku, tu vari salutēt man jā, jo es esmu labāks nekā tu. Es zinu, kad es tagad turu, jo karēvis man atgādina tā kā betlu. Kad es vienkārši nāku, vai tev iegriez kaut ko iekšā, vai vienkārši mauc, te tiešām vienkārši kaut ko liekamies jā. Tagad tos tagad vārds, es tev tagad atstāju par sārtu, jo es tagad nāku tā kā karēvis. Un viss ir cool, tas es nezinu uzmet granātu, jo man tas rīmējās ar vārdu Jarāns. Viss ir kārtībā, es esmu te labāks, un tu zinu, ka tu man tuvāk pat nenāc. Bet es gribu pateikt vienu lietu, tas nav kāds ierīgs, tas vienkārši uztvērs, ka vārds karēvis ir kaut kas. Dorians karēvis. Uzlās kaut kā tāda mierīgāk višķi. To pašu! To pašu labi? Tu teici, ka tu
iešausi pierē. Es paņemšu mačetu un iedūšu tev nierē. Es esmu reāli ierēnis, es atnāku tev nogalinu, es tev atņemu naudu un tad aizsūtu tev prom ar baudu. Es skaitu brīvis, tu mājās sēdi osti līvi. Es esmu karējums, es eju baudīt dzīvi armijā. Tur ir smagas apstākļi, tev smagi apstākļi brogestis mačītī. Un tas ir kā Jarāns, tā kā čalis, kas atnāk un noskaitīja, kas vairs pēc saka skaitu labāk. Nē, es te atnāku un vienkārši nogultu tevi zemē. Es tev aproku ar 3 saviem smilšu. Es tev pēc tam pa zemi vilkšu prom un es tevis palikšu sarkana līnija, jo tev ir periods. Tas nav periods, tas ir semikols. Tas ir tas kā melikos ar karīgu domu, es pārbaudu tev pāri. Es reāli neesmu akadienas izgulējis mali, un tagad bišķi arī saptā galva. Man ir sacelušās smavas, jo es jūtu, ka es uzvaru. Un tu te saki, ka tu man tikpat novāc vai apmāc. Es nezinu, te kā pārnāc, te pāri, es tev nejūtu. To paši saka tava meitene vakarā. Es vienkārši cepu būtni un te nekādā sakarā, jo te mēs esam paviljonā, kur ir augļi un dārzeņi. Bet tu kā dārzenis, kuram nebija īsti daudz ko teikt. Tu te kā pirms 2 minūtēm jau gribēji beigt, bet es bliežu pāri un es bliežu ilgu un es bliežu karstu. Un es saku, ka tas nav farš, tas ir tā kā autokarš. Es saku, tas ir reāls karš, redzīt. Es reāli... Man bija tā otrā kārta, jo likās, ka pirms tā konfrontācija mazliet patikās. Tad tā atvērās ar vienu enerģiju, aizgāja, bija labi, bet man tomēr jāslīdzina, tad Jarāns mazliet netika līdzi. Es bija ļoti baudā. Paldies. Es zinu, ka mums bieži paceļās kaut kāds jautājums tieši rap komunā un tam līdzīgi par toleranci un supertoleranci un visu kaut ko tam līdzīgi. Nu, ir jāskatās. Es gribētu redzēt tādu pasauli, kurā džeki tā kā neapvainojas ne par ko viņiem saka un paši pliež arī viss, kas viņiem ir iekšā. Bet jā, mums droši vien vēl ir iekodēts kaut kas tāds, ka varbūt vajadzētu izvairīties no kāda panča vai kaut kā tam līdzīgi. To es mazliet manīju tevī, Jarā. Es tādēļ teicu, es negribu aizskart. Ja cik bija pa tēmu, ja tas ir bēdls, tad es eju uz pilnu. Bet, tā, skatoties, man likās, ka Dorians bija spēcīgāks. Man liekas, ka tu viņam ļoti labu ieganstu padevi, jo man liekas, ka tu viņam pasvieti to ļoti labo ideju par to, šito var izspēlēt kā battle, viņš vienkārši paņēma to rāmu un izpildīja viņu pilnībā. Baigi smuki, bet šitais bija prieks dzirdēt šitādu freestyle. Domāju, ka patiešām jūs sagādājāt baudu, tā kā Santgrieķu teātri, kur notika lielie turnīri, trāģēdijas turnīri, lielajos gladiatoru laukumos, kur skatījās 30,000 helēņu. Tā arī jūs tagad uzbūvējat, kurš kuru vinnēs. Un patiešām tās nianses, ko kolēģi augstāk runāja, protams, ka tās ir smalkas un viņi tikai to zina. Bet man patiešām bija bauda, kā dramaturgiski tiek uzbūvēta attiecība. Es varētu piekrist savam tuvākajam kolēģim. Varbūt, ka tā personīgā vārds vai aizskar, tos nevajag lietot. Jūs jau runājat tāpat, ja mēs sapratīsim, ka tas ir tas pretinieks vai tas ir tas ienaidnieks vai to. Bet patiesi, redz kā, es gribu atzīmēt to, ko mēs visi kopīgi vērojam, tā pirmā satraukuma, pirmās vibrācijas, kad vibrēja pati tā cepure, ne tikai nokas kājas, vai ne, Doriana, un pēkšņi viņš atguva sevi, viņš aizrāvās attraktīvi, tāpēc, ka jūs, vai ne, arī tai pēdējā kāpienā, tas radīja foršu sajūtu, tas ir patiesas prieks. Kā tas nozīmē, ka jums ir vajadzīga publika, ka jums vajag attīstīt, ka jums vajadzīga redzēt, ka jums vajag aplausu, smieku, azartu. Tiklīdz tas ir, jūs ejat uz priekšu. Paldies! Tātad 4. Vienbalsīgi. Tas kaut ko nozīmē. 5. Un pilnīgs klusums centrāltirgū un vērtējums Dorianam. 5. Wow! Dorians ir 3 un 1 sacīm uzvarētājs repu kategorijā šogad.